Un šobrīd es došu vārdu mūsu absolventiem, un pirmā mums ir Kristīne, kura padalīsies ar šo savu pieredzi, kuru viņa pieredzēja 9 mēnešus, gandrīz 10, sanāk, ja, kopā ar mani un meitenēm. Un kur tu esi? Slēdz iekšā mikrofoniņu un jā. Jā, labvakar visiem. Paldies par iespēju šodien šeit dalīties pieredzē. Kā redz, es esmu Kristīna un Darina, un nedaudz par mani. Ikdienā es parasti asociēju sevi primāri ar profesiju kā dizainere, māksliniece, diezgan plaša profila, jo nav viena lieta, ko es daru, ļoti daudz ko daru. Bet tomēr lielāko daļu ikdienas dzīves es pavadu skolā, kā skolotāja, vizuālas mākslas skolotāja, arī kultūra un dizainas tehnoloģijas. Bet kā es nonācu līdz reinkarnacioloģijai, tad jāsaka tā, šajā brīdī man pat gribētos, un es atļaušos citēt nelielu citātu, kas ir no grieķu filozofiem, bet ļoti atbilstoši būs. Mēs visi esam bagātāki nekā domājam, bet esam mācīti aizņemties un ubagot. Tomēr mums nepieciešams tikai dažas atziņas, lai dzīvotu bez raizēm. Un Sokrāts mums māca, ka tas viss atrodas mūsos un veidi, kā tās atrast un izmantot. Un jāsaka tā, ka es arī piekrītu Sokrāta postulātam, izzini pats sevi. Un priekš manis tas ir sinonīms tam, ko nozīmē reinkarnacioloģija, ja profesija kā reinkarnaciologs. Jo es teiktu tā, ka tā nav tikai profesija, es teiktu, ka tā ir pieredze, tas ir principā zināšanas, ar kur palīdzību tu iepazīsti pats sevi un patiesi uzzini, kas tu patiesībā esi. Un tā es to varētu dēvēt tagad šeit, bet kā tas man viss sākās, es teiktu tā, ka ejot cauri dažādām pieredzēm, ļaujoties dažādām pieredzēm, kā aizejot pie astrologiem, aizejot uz kaut kādu enerģijas laukuma tīrīšanas masāžu, aizejot uz numeroloģiju, tas viss mani kaut kādā ziņā vedināja uz to, ka es vēl neesmu izmēģinājis šo metodi un kas tāds ir. Un līdz ar to tas bija arī tas iemesls, ka es ļāvos pamēģināt, kas tas ir, uzzināt, kā tas strādā, vai tas priekš manis der vai nē. Un, protams, sākumā es pieteicos ar domu, es tikai pieteikšos uz vienu modulu, pastīšos, kā tas ir, bet lūk, es šodien esmu šeit kā šīs skolas viena no tagad pēdējā izlaiduma pārstāvēm, un jāsaka, ka, lai gan ikdienā es pavadu šādā akadēmiskā vidē, kur iespējams, ka šīs tēmas ir savā ziņā tabū, jo arī Latvijas izglītībā un universitātēs, kā mēs zinām, šī nav atzīta mācība, bet līdz ar to patiesībā tas man raisa arī smaidu un tādu spītu, ka iet un runāt par to un paust to, un, protams, ir dažādas reakcijas, bet lielākoties es teiktu, ka tas prieks un tas ieguvums ir man pašai priekš sevis, jo es īsti nekad neesmu meditējis, un tagad es šos 10 mēnešus meditēju tā pamatīgi un turpinu joprojām, un jāsaka, ka es esmu pārsteigta, ka tas strādā, un kādā veidā tas strādā, un ko tas ienes un palīdz cilvēku ikdienas dzīvē. Priekš manis tas noteikti iedeva mieru dažādā nozīmē, ka tas atzina to, priekš sevis es atzinu, ka tas, kā es bērnībā jutos un kā es skatīju pasauli, ka tas patiešām ir tā, kā tam jābūt. Un lai gan ikdienas dzīve un cilvēks to visu noliedza, bet tas īstenībā tā ir tā patiesība, ar kur es dzīvoju un augu. Un līdz ar to esmu priecīga, ka lūk, šī pat var arī būt profesija. Un iespēja, ka Inga saka, aizbeigt no darba, kas īstenībā ir skaists, bet īstenībā varētu arī darīt ko citu.
daudz noderīgāku un kaut kādā ziņā arī cilvēku ikdienas dzīvei pasaules mainošu, ko tiešām var just. Arī ikdienā es arī pati joprojām uzdrošinos cilvēks uzrunāt un aizvest šādos ceļojumos, un esmu patīkami pārsteigta, ka šie ceļojumi arī ir pieredze un piedzīvojums man pašai, jo tik daudz ko var uzzināt un atklāt pasauli no jauna, līdz ar to priekš manis tas ir tāds kā piedzimšana no jauna. Pēc 10 mēnešiem es piedzimu no jauna. Lūk tā. Jā, un varbūt tāds viens tāds konkrēts minējums, ejot cauri pašai vienai meditācijai, man par pārsteigumu šķita tās, ka man vienmēr licies arī man, kā esot skolotājs lomā un mācot bērniem vizuālo mākslu, šķitis, ka mums visiem taču jābūt resursiem. Mēs visi varētu būt līdzīgi piedzimuši ar resursiem, bet izrādās šī meditācija, kurai es gāju cauri, es pieredzēju un sapratu to, ka nē, tie resursi, kas mums katram ir doti, ir mums unikāli. Tikai tā, kā mēs to mākam darīt kaut vai no rīta, kā mēs uzvāram kafiju, tā tikai mēs daram to. Un tas man lika apzināties to, cik patiesībā katrs cilvēks ir spējīgs, un tajā ziņā arī es ieguvu drosmi un pārliecību iet darīt un būt tādai, kāda es esmu. Tā kā paldies reinkarnācijas skolai. Un jā, laikam ar to arī skaisti teikšu paldies un došu nākamo vārdu Sintijai. Labvakar. Jā, mani sauc Sintija, un ikdienā es strādāju ļoti tādā sfērā, kas pieprasa analīzi un loģisku domāšanu, tā ir iepirkumi un loģistika. Un savukārt hobiju līmenī man interesē jau no seniem laikiem ir interesējuši visa smalkā pasaule un ezotērika, un tāpēc arī šim kursam es pieteicos ar domu turpināt izzināt sevi un turpināt kārtot tos savus aktuālos jautājumus un tāpat arī palīdzēt saviem tuvākajiem cilvēkiem. Un līdzīgi kā arī Kristīna minēja un tāpat arī daudziem citiem maniem kursu biedriem, tā doma man pilnīgi noteikti nebija iet visu līdz galam un kur nu vēl izpildīt certifikācijas uzdevumus, bet jāsaka, ka laiks visu saliek pa vietām un arī es šo izlaidumu jau nosvinēju konsultantu kārtā un man ir liels prieks, ka es tomēr saņēmos un izdarīju līdz galam. Jo tas ir tiešām ir devis ļoti daudz, šis kurs ir devis manā dzīvē arī ļoti daudz. Un pirmām kārtām es teiktu, ka tas noteikti ir miers un pārliecība par tiem notikumiem, kas notiek manā dzīvē, jo tas iedod tādu izpratni, ka šiem notikumiem ir tāds augstāks mērķis. Un tas arī ļauj daudz vieglāk pieņemt šos notikumus dzīvē un arī savā veidā tas arī iemāca kontrolēt tās savas emocijas. Un pielietojot šo metodi, es esmu ļoti izmainījusi dzīvi tieši caur šo sapratni, kāpēc tieši šāda pieredze ir pie manis atnākusi un kāpēc tieši šādas mācības man ir jāiziet. Un šobrīd šo metodus arī izmantoju kā instrumentu, lai sev palīdzētu ikdienā un arī tuvajiem cilvēkiem. Un ir tā, ka pēdējā laikā ir ļoti daudz cilvēku, kas kaut kā neviļas vienkārši atklāja tos savus pieredzes stāstus, kas viņiem ir bijuši šajā dzīvē. Un tad es varu teikt, ka šī kursa zināšanas ļauj man bieži vien atrast tos īstos vārdus tajās grūtajās situācijās, varbūt tīri kā padomu veidā, bet citreiz arī aizvedot šos cilvēkus ceļojumā. Es domāju, ka tas arī ir ļoti liels ieguvums būt tādam saprotošam cilvēkam blakus un empātiskam cilvēkam. Un šobrīd es arī uzturu savu Instagram kontu, kurā es dalos ar gan savām atziņām, gan kaut kur lasītām atziņām tieši par karmas jautājumiem, par reinkarnacioloģiju.
Un tas vairāk ir ar tādu domu, kad es uzskatu, ka bieži vien cilvēkam pat tāds neliels teikums kaut ko var izmainīt dzīvē, likt aizdomāties un kaut ko saprast labāk sevi un citos. Un šis Instagram konts arī ļauj būt par to kanālu, lai man sasniegt, jo šobrīd es ļoti intensīvi klientus nevedu ceļojumos, bet es uzskatu, ja kādam tiešām ir lemts mani satikt, tad tas būs veids arī, kā viņš var mani atrast. Un ar šo es gribu teikt, ka pilnīgi noteikti nav jābaidās iet arī to pašu pēdējo 3. moduli, jo arī man sākumā bija tā šauba, vai tiešām man to vajag, jo redzot, ka tur ir diezgan daudz informācijas tieši par klientu piesaisti un kā strādāt ar klientiem, bet pirmkārt var teikt, ka tas ļoti nodara arī ikdienā, kad nesaistot tieši ar reinkarnacioloģiju, bet otrkārt var teikt, ka tieši pēdējā kursā ir tie lielās un svarīgās tēmas, kas ir gan nauda, gan dzimta, kurā mums katram ir ļoti daudz risināmie jautājumi, un es varu teikt, ka tas tiešām ir liels potenciāls, lai izmainītu savu dzīvi tieši uz labo pusi. Un vēl, ko es atceroties sevi tieši pirms šī kursa, atceros, kad bija, protams, arī tās šaubas un bažas, kā tad viss tam risināsies tajās minigrupās. Un vai tiešām tur būs tik viss vienkārši un kā tas notiks, un vai tiešām es varēšu aizvest tur 6 cilvēkus ceļojumā un kā tur es tagad vedīšu viņus. Bet es pilnīgi noteikti varu nomierināt, ka mums tiešām ir ārkārtīgi jaukas minigrupu instruktors, un uz viņām tiešām var paļauties, un viņas vienmēr būs palīgs un iedrošinās, un tiešām ar tādu atbalstu un iedrošinājumu viscaur visus šos, jau gandrīz tos 10 mēnešus mēs esam praktizējušies, un es arī gribētu iedrošināt, ka tieši uzdrīkstēties un praktizēt, nevis būt tikai tajā klausītāja lomā, jo tieši caur to praksi ļoti, ļoti daudz var iemācīties un arī uzzināt gan tieši arī par sevi. Un jā, īsumā tas arī viss, ko es gribēju teikt, kad, protams, pirms viena dzīves posma arī ejot šādos kursos ir šīs te bailes un šaubas un neziņa, vai to vajag vai nevajag. Bet pēc sevis var teikt, ka tas ir tiešām ļoti vērtīgi šīs zināšanas, kas tiek iegūtas un ko tu vari tālāk dzīvē pielietot. Un tāpat arī ļoti, ļoti vērtīgi ir iegūt ārkārtīgi jaukus dombiedrus un arī draugus. Pēc tālāk es došu vārdu Andai. Labvakar! Ja, draugus un kursabiedrus tagad esot šeit pēc tāda maza pārtraukuma, viņam arī absolvēju šovasaru konsultantus. Un tagad, jā, tādas nostalģiskās jūtu. Pirms manis runāja arī 2 manas minigrupas meitenes. Un tas paturpināšu to Sintīs iesākt to teikt, ko viņa stāstīja, un arī Inga teica, izvēlēties laiku un piesakieties minigrupai, ja piesakieties kursā, un tad viss saliksies tie cilvēki, kur jūs vedīsiet un jūs iegūsiet, un jūs stāstīsiet savu ceļojumu, un visa grupiņa iegūs, un visi viens otru atbalsta, un tās grupiņas izveidojās pašas no sevis, kā tādas draugu, pat tādas ģimeniskas grupiņas, kur nav bail atklāties, un kad tu atļaujies atklāt par sevi kādas tādas šķautnītes, no kurām liekas bailīgi to skaļi teikt, tad izrādās, ka tajā minigrupā, vai ja pat ne visiem, tad ļoti daudziem ir kaut kādas līdzīgas lietas, par kuriem viņi domā, un tur liekas, ka tur augšā viss tiek salikts tā, kā ir jānotiek, un tas mācību process arī kļūst par tādu ļoti lielu atbalstu visā. Un jā, tas bija tā. No Sintī turpinot, es esmu Anda, un es pa dzīvi esmu ļoti daudz dažādos nozarēs strādājusi, bet principā vienmēr
saistībā ar cilvēkiem, ar kaut kādu veidu pakalpojumu sniegšanu. Un tā kā ir bijis ļoti liela pieredze, un, lai vien turpinās iepazīstot dažādāk cilvēci kā tādu no dažādām rakursiem un no dažādām pusēm, tas ir ļoti interesanti un arī rodas daudz jautājumu. Bet pašai sevī ir bijuši vienmēr ļoti lieli pasaulīgi jautājumi, kad augot, jau es atceros skolas laikā, es esmu skolniece, es esmu meita, bet kas esmu es? Un tad, protams, tas aizveda tālāk uz dažādām literatūrām, kur to var lasīt, par psiholoģiju, kā sevi izprast, un tad arī nedaudz uz ezotērisku novirzīt, tad kaut kur uzpeld, esmu aizgājis pie reiki, tad uzpeldēju astroloģiju. Izdomāju saņemties, pamācīties astroloģiju. Bet kaut kā bija tā kā pa kalniem, bija tā grūti iet un tā kā nevar iemācīties un kaut kā tā teorija tā neaiziet, visa neaizslēdzās. Un Kovids arī izjauc to visu pasākumu. Un tad nedaudz kā Ingai, man sanāca dzīvē, ka es uzskrēju virsū Briana Weissa grāmatai, viņa puslaika, kur nemirstība. Un izlasot viņu, manī atvērās tāda reinkarnacioloģija, iepriekšējās dzīves. Kas tas tāds? Ko viņš ēd un kur viņš atrodas? Man arī ir. Un biju no Ingas tajā pat posmā kaut kādā brītiņā Vēseles matricu arī pasūtījusi, un man bija pieejama pašai sava, kur es izzināju, un tur arī rakstīts par to, ka šīs ezotēriskās lietas man ir tā kā turpat manā matricā rādās, ka tas ir tas ceļš, uz kuru jāiet. Bet kā, bet kur es kaut ko tādu, es domāju, es jau tikai varu iet un maksāt, un lai man kāds cits kaut ko pastāst. Un no tā arī e-pastiņā atnāca paziņojums Ingas e-pastiņš, kur arī, šī ir atvērto durvju diena, bet tad bija arī lekcija pieejama bezmaksas, kur pastāstīja par to kursu, kur tad es šovasar pabeidzu. Un, protams, radās pēkšņi laiks, iespēja noklausīties šo bezmaksas lekciju, un arī ar trīcošu sirsniņu. Jā, nē, vajag, nevajag, bet kaut kas lika tā kā tomēr kaut kad bīdīja, kaut kur bija tā intuīcija, ka jāiet, un pieteicos šiem kursiņiem. Un, tad jā, šis 9-10 mēnešu piedzīvojums, ko es savā dzīvē nevarēju iedomāties, ka es kaut ko tik krāšņu, tik daudzpusīgu varētu piedzīvot. Tas bija ārkārtīgi fantastiski. Jo, protams, ir lekcijas, ir tā teorija, ko mums pasniedz pa maniem gabaliņiem, smuki visu izstāst. Tad mums ir šīs minigrupas, kur es vēl arī par kaut ko šauboties. Un tagad tēma, dvēseli, pasauli. Bet kā? Un kas tas ir? Un kā tas izskatās? Un kā tas var būt? Un kā es tur varu iet? Un es tur tagad kaut ko redzēšu, un es tur kaut ko darīšu. Un minigrupā mēs smuki viens otru vedam. Un tas fantastiskākais ir tas, ka ir tā teorijas daļa, bet tad pats aiztaisa acis, klausās kursabiedra balsī un pats sevī ieiet iekšā un pats to visu ierauga. Tās nav nekādas bildes, neviens neko nestāsta no malas. Tas viss, tu pats caur sevi visam tam izej cauri un tu pats sevī visu to nostiprini, visas tās teorētiskās zināšanas. Gan savā ceļojumā, gan vedot citus kursabiedrus, katram paverās kaut kādas interesantas nianses. Šeit ir tas, ka tiek uzdoti uzvedinoši jautājumi, un atbildes jau rodās mūsos pašos. No mums pašiem mēs varam sazināties ar savu augstāko es, un mēs paši sniedzam šīs atbildes, mēs paši apzināmies to visu. Neviens no malas neko nepasaka. Tas ir tikai mēs uzzinām to, kas ir mūsu, mēs zinām, kas ir mūsu bagāžā, un neviens mums neko nesaka priekšā. Mēs iepazīstam sevi ļoti, ļoti dziļi no dažādām pusēm.
Un jo mācoties to kursu tālāk, jo var ieskatīties aizvien dziļāk un arī tā kā Sintī minēja, uz tām 3. modulī taisni sanāk, ka tās vislielākās lietas. Un principā tie jautājumi jau, kas mūs visus nomāc tur, gan par ģimeni, gan par smagi par veselību, par dzimtu. Un tas, kā tas sasaistīsies kopā, to arī ir grūti pateikt. Iespējams, ka veselības jautājumi atrisināsies dzimtā vai pat kaut kā savādāk. Un nekad nav garlaicīgi, tā nav savas teorija, ko iemācīties. Katrs ceļojums aizved kaut kur pilnīgi citur. Tā kā man no savas pieredzes tas tāds jau teju pie izlaiduma. Arī mums māca par šīm konsultāciju lietām, par biznesa lietām, un es kursabiedrinē jautāju, lai man aizved ceļojumā par naudu. Iesim ceļojumā par naudu, paskatīsimies, kur man ir tā nedrošības sajūta, kad es nespēju naudu pieņemt sev kā tuvu draugu, bet tas liekas kaut kas svešs, kas nevar atnākt līdz manī, kā tāls kaimiņš. Iesim ceļojumā, un tas ceļojums neaizved uz iepriekšējo dzīvi, viņš aizved kaut kur pilnīgi citur, uz citu planētu, kur man ir kristāli, es esmu cita būtne, un tur es atkal iegūstu sevī resursus. Tā pilnīgi, tas ceļojums bija nevis aiziet paskatīties, ka vai es tur biju nabaks, un tāpēc man tagad liekas, ka es tāda nabadzīga, bet man aizveda pilnīgi citur uz citu iepriekšējo dzīvi, kur es varēju iegūt resursu sev, ka manī ir ko dot, ka man ir resursi arī tagad, un ka līdz ar to es saņemšu, kā enerģijas apmaiņā arī nāks šī naudiņa. Un tad no vienas idejas es aizgāju kaut kur pilnīgi pavisam uz citu pusī. Un jā, tad to spēju arī ieraudzīt un saskatīt un to dvēseles pasauli, tas jau viss notiek tā lēnām. Tas ir kā treniņš arī, jā, ka mēs trenējamies, jo mēs vairāk trenējamies, jo mēs labāk visu varam sajust un ieraudzīt. Un šajos kursos, jā, darbojoties, tas kā pats sev var ļoti, ļoti pārsteigt, kā var viss pavērties un atvērties un visu kaut ko ieraudzīt un sev iegūt. Jo vēl aizvien man ir mana drošības vieta un vēl vieta tāda īpaša, pat grūti pateikt, pat es nesapratu īsti, kur viņa atrodas, kādā planētā, bet kur man arī atnāk, man informācija vienkārši man atnāk, un es zinu, man pasaka, te tu vari nākt, un te tu vari uzlādēties, ka tu jūties ļoti, ļoti nogurusi, ka tev nav enerģijas, nomierinies, meditē. Tu vari šeit vienmēr atnākt, un tad vienmēr var uzlādēties. Un tādas lietiņas, kas seko līdzi, tāpat arī darbā ar cilvēkiem, kad citreiz liekas kāda dusmas, kāda līdzcilvēku vai apkārtni, bet kāpēc viņš tā rīkojās, un kāpēc tas notiek tieši tā? Tad tagad ir tāds, viņam tas ir jāpiedzīvo, tādi ir viņu uzdevumi, kā viņš to iemācīsies, vai viņš iemācīsies to šajā dzīvē. Tā ir viņa lietiņa, man ir jādzīvo sava lietiņa. Un uzreiz uz to apkārtējo pasaules ļoti daudzām dažādām situācijām var paskatīties daudz savādāk, un tas pasaules redzējums ir ļoti, ļoti mainījies. Un tas lielākais, ko es pati sevī paņēmu, tā dziļi sevī paņēmu no visa šī kursa, ir jā, kad mēs ikdienā spēlējam šīs dažādās lomas, un es vienmēr nebija tā drošības, kas tad es esmu, ko es te daru? Anda, jā, Anda, meitene, jā, meitene. Bet, kad šajos ceļojumos reinkarnacioloģijas, tas ir iespējams sajust sevi, kad pēc šīm iemiesojumiem var aiziet uz to dvēseles pasauli, ka var sajust sevi kā dvēselīti, un kad mēs nākam, jā, šīs pieredzītes šeit piedzīvot un ļoti daudz ko iemācīties no visām pusēm, bet kad es esmu tajā ceļā, kad es esmu tā dvēselīte un ka man ir daudz, kas jāiemācās, ceļojumos arī esmu uzzinājusi, ko man vairāk vajag iemācīties, kādi ir mani talanti šeit, kur doties tālāk. Un tas dod tādu ļoti lielu drošības sajūtu. Jo nav tā, ka kāds man to ir pateicis. Es pati esmu līdz šai informācijai nonākusi un apzinājusies to, un tas ir tikai pateicoties
šai metodei, tam visam, ko esam iemācījusies un ieguvuši šeit. Un tā kā es iesaku nevienam nebaidīties, jo var tikai iegūt, var kaut ko uzzināt vairāk, un zināt kaut ko, tas nekad nav bijis slikti šajā dzīvē. Vienmēr kaut ko zināt vairāk, tas ir fantastiski. Iepazīt sevi, savas iepriekšējās dzīves, un informāciju to, kas var arī palīdzēt tieši šobrīd, šajā apkārtējā pasaulē, kas ir. Un tad es tālāk došu savas arī mini-grupas dalībniekam Gintam. Jā, labvakar visiem. Paldies Ingai par uzaicinājumu un iespēju. Man atkal bija patīkami klausīties Andas balsī un Andas krāšņos stāstos. Vienmēr bija patīkami viņu vest ceļojumos un arī klausīties viņas dvēseles pieredzes. Tas ir tā kā, un šobrīd tiešām fantastiski jūtos dzirdot atkal Andas balsi. Jo mums viss šis kurs bija attālināti un tā sākotnējais skepse par to, ka, kā tad tā attālināti mani kaut kur tagad vedīs. Tas viss pagāja pirmajā ceļojumā, kad mani aizveda. Tā kā tas arī ir viens no šo kursu brīnumiem, kas tiek piedzīvots, ja, kad kaut kur attālināti digitāli strādājot kopā ar kolēģiem, mēs varam atrast kaut kādu daļiņu no sevis, kaut kādas atbildes. Jā, tad par mani sauc Gins, un ikdienā es nodarbojos ar tādām ļoti loģiskām un tehniskām lietām. Es meklēju iespēju, kā uzlabot kaut kādas ikdienas darbības, sakārtojot kaut kādus procesus. Tāpēc, teiksim, pats par sevi brīnos, kur es pēkšņi nokļuvu līdz stāstam par iepriekšējām dzīvēm. Ja man šo te prasītu gadu atpakaļ, es visticamāk teiktu, ka tās ir vesela kaudze nejaušība. Ja tas ir kaut kāds draugu stāsts, ja, tad ir pēc kura stāsts, tad ir sameklēju Ingas YouTube kanālu, tad palasot vai paklausoties viņas video, tur pāris neveiksmīgas meditācijas ar domu, kad, ja izdosies, tad iešu pieteikties pie Ingas uz kursiem, uz kādu no sesijām. Tā kā tas neizdevās, tad acīm redzot, tad es tur iešu, es tur nevaru apelsīnu sasmaržot ar aizvērtām acīm, ja, kaut kādas tādas lietiņas. Pēc tam parādījās pa ceļam kaut kādas citas prakses un cilvēki, kas iet apzinātības ceļu, ja, tad vienā no šīm praksēm es nokļuvu tādā ļoti fantastiskā vietā ar nebeidzamas mīlestības sajūtām. Un tad pēc tam nejauši patrāpījās grāmatas, tās, ko Inga rādīja, Maikla Ņūtona grāmatas. Pirmā bija Dvēseles ceļojums, es viņu apēdu, man liekas, kad vienas nakts laikā. Pēc tam es izlasīju vēl 3 grāmatas. Un, kā jau es teicu, šobrīd es saprotu, ka tas bija tāds apzināts manas pašas dvēseles izvēlēts, teiksim, secīgu darbību veids, nevis nejaušības, jo man šīs grāmatas bija ļoti noderīgas tajā brīdī, kad man bija tāds diezgan smags brīdis dzīvē, kad ar tādu 10 dienu starpību bija jāatvedās no abiem vecākiem. Tas bija tas Covid laiks, kad tur visādas peripētīs un slimības un tā tālāk. Bet izpratne par to, kas bija rakstīts šajās grāmatās, par dvēseles, par to vietu, kur dvēsele nokļūst, un vispār par to, ka dzīve nebeidzās, bet tas ir tikai viens no posmiem. Tas man palīdzēja būt klāt un just pēdējo elpas vilcienu un iedrošināt doties mājās. Un, ja es nebūtu šo pieredzi ieguvis, kaut vai lasot, vai nebūtu tās zināšanas, tas droši vien, ka priekš manis būtu ļoti emocionāli grūts laiks. Bet es apzinājos, un šobrīd es priecājos par to, ko es izdarīju, kā es to izdarīju. Lūk, un pēc tam, pēc kāda laika, ja tad tie interneta algoritmi, tagad es pirms, protams, saprotu, ka tā ir pašas dvēseles plāni, tad tie interneta algoritmi man aizvadīja līdz kādam Sintīs stāstam, kas norezonēja, un tad tālāk jau līdz aicinājumam pieteikties uz kursiem.
Un šis aicinājums, man liekas, ka tie galvenie vārdi bija izzināt sevi. Un es domāju, tad šī ir īstā vieta, kur izzināt sevi. Tad tie bija tie vārdi, kas man uzrunāja. Un tāpēc es arī tā kā pieteicos uz tiem kursiem, jo man līdz tam nebija nekādas tādas īpašas pārliecības, kad man ir jāiet kaut kāds ezotērikas ceļš vai jāzina, kas tad es īsti esmu un tā tālāk. Vienkārši tajā brīdī bija tā sajūta, kad gribu izzināt, un tas veids, kā izzināt, bija tā kā pietiekoši interesants. Ja es sapratu, ka tā ir runa par dvēselēm, par dvēseli pasauli, tad tas man likās ļoti interesanti. Un kas tad man šajos kursos tā kā mainījās, kad es tos kursus izgāju, vai tad man pilnībā mainījās tie mani izdomātie priekšstati par to, kā notiek tas ceļojums. Jo no grāmatā izlasīt tas ir viens, bet pašam piedzīvot tas ir pavisam cits. Un man pilnībā pazuda bailes kaut kādas no tā, ka kaut kāds pilnīgi svešs cilvēks ielīdīs manā galvā, un tagad tur atradīs to, ko es nevienam negribu rādīt. Bet īstenībā izrādījās, viss ir ļoti harmoniski, ļoti vienkārši, ļoti droši, jo atbildes atnāca man. Un es varu teikt, ka konsultanti, jeb tajā brīdī kursos mani kursa biedri vai minigrupu vadītāji, tas ir tikai tāds moderators, kas vada sarunas starp mani un manām dvēseles pavadoņiem vai dvēseles pasauli. Ja, tā kā šeit neviens neuzspiež no malas viedokli. Ja. Tās sajūtas un tā informācija atnāk man no manis paša vai no maniem pavadoņiem. Tā kā par to vienkārši nevajag baidīties, jo bieži arī cilvēki, kas uzrunā no malas, zinot, kad es esmu pabeidzis šos kursus, viņi prasa, kā tu zini, kad tu man tagad kaut ko neiestāstīsi, vai tagad tas, ko tur es uzzināšu, ir kaut kas tāds, ko tu man esi uzspiedis. Un tad es parasti stāstu, ka nē, tas ir tavs ceļojums pie tavām atbildēm un tavām zināšanām. Un man ir viens tāds ļoti spilgts piemērs pašam no savas pieredzes, kas man kardināli izmainīja skatu. Un es teiktu, ka tā ir vislielākā vērtība, ko es ieguvu dodoties ceļojumos. Tad man dzīves laikā neizdevās sakārtot tādas, izveidot labas attiecības ar savu tēvu un saviem vecākiem, un tad viens no maniem spilgtākajiem un nozīmīgākajiem ceļojumiem bija tas kurs, jeb tā nodarbība, kad gājām iepazīties ar dzimtes lauku. Un tā ceļojuma rezultātā es sakārtoju savas attiecības ar tēvu. Dzīves laikā neizdevās, un šeit gāja. Es vienkārši nebiju gatavs uz šeit. Un es pēc tam nesāju sevī tādas pārmetumus pašam pret sevi, kaut kādas dažādas aizvainojumus ilgu gadu garumā. Savukārt šajā ceļojumā es viņu ieraudzīju laimīgu un smaidīgu. Man bija iespēja saņemt piedošanu un pašam dot piedošanu. Un beigās vēl saņemt visas tā kā dzimtes lauka atbalstu tik fantastiskā veidā, kad pilnīgi fiziski bija sajūtams. Un tas vēl ilgi man palīdzēja tā kā uzturēt tādu foršu sajūtu un iedeva tādu mieriņu, kad vēlāk man izdevās nonākt vienā citā praksē, kur tika runāts par attiecībām ar tēvu. Un man pašam par izbrīnu vairs nebija ko izstrādāt, jo man tas viss jau bija sakārtots, tas bija beidzies, tur citi cilvēki tur ņēmās ar savām problēmiņām, un es vienkārši sapratu, ka tas viens ceļojums ir iedevis tādu mieru un tādu sapratni un tādu pieņemšanu tam, ka man nevajag vairāk neko. Tā kā visticamāk, ka ja nebūtu šāda ceļojuma, ja es vēl šobrīd sevi nesātu. Varbūt, kad es ietu pie psihoterapeita, es nezinu, kur es ietu, bet tas priekš manis bija tāds ļoti, ļoti sakārtojošs stāsts un ļoti, ļoti pieņemošs un fantastisks
tādas pieredzes un sajūtas. Tā kā tiem, kas vēl svārstās vai domā, tad es vienkārši gribu iedrošināt, kad šeit nav ko baidīties, un tas nav stāsts par to, ka kāds ielīdīs galvā un uzzinās slepenās lietas. Ja. Kā jau Anda teica, ja šeit mēs kļūstam viens otram par palīgiem un beigās pat draugiem un labiem kolēģiem. Un reizēm ir tā, kad ir lietas, kuras tu nevari izstāstīt pat sev tuvākam cilvēkam, tad šeit viņas pilnīgi droši atklājās, jo tās ir tavas personīgās sajūtas un tās paliek šeit un paliek starp mums un nekur tālāk neiziet. Tā kā mana personīgā pieredze ir ļoti, ļoti jauka, un es zinu, ka to es varu turpināt un varu turpināt vēl kādam palīdzēt, jo šeit es iegūstu zināšanas, kā to izdarīt. Tā kā paldies par šo iespēju un paldies, kad tādas lietas notiekās. Un, jā, tad tālāk es nododu šo virtuālo skatuvi Ilze. Lūdzu, Ilze. Sveicināti visi, kas šodien klausās. Es pēc profesijas no vienas puses esmu diezgan tuvu stāvoša, varbūt vēseļu pasaulē un tai transformācijai, kas saistās ar aiziešanu vai palikšanu šajā dzīvē, jo ikdienā strādāju neatliekamajā palīdzībā. Esmu neatliekamās palīdzības brigādes vadītāja. Un tā ir mana ikdiena, saskarties ar dažādām kritiskām situācijām, tad, kad ir veselības problēmas. Strādāju 2 darbvietās, arī traumpunktā strādāju, tad nav tik traki kā Latvijā palīdzībā. Jā, bet es tās ne par to. Pēc otras profesijas es esmu saistīta ar izglītības jomu. Esmu studējis psiholoģiju, pedagoģiju, vairāk kā 10 gadus nostrādājis šī jomā. Un sanāk, ka dzīvē esmu vispirms bijusi medicīnā, tad pedagoģijas tajā visā vidē. Strādāju ar jauniešiem ļoti daudz, un pēc tam atgriezos atpakaļ medicīnā. Un atkal mācījos, un vispār dzīvē esmu mācījusies ļoti daudz, jo man patīk mācīties kopš skolas laikiem. Un tas droši vien ir mana tēva iespēja, jo mans tētis katreiz teica, ka zināšanas ir tā manta, ko neviens nevar atņemt, ko es vēlāk uzzināju, ka tie ir mūsu pirmā prezidenta Čakstas vārdi. To es, kamēr klausījos tēvā, es to nezināju, to es uzzināju vēlāk. Bet jā, ar tādu bagāžu dzīvē es esmu aizgājusi, ar interesi par dažādām lietām, par dažādām mācībām, mācīties un atgūt kaut ko jaunu. Un visas šīs zināšanas, ko es esmu apguvusi, nekad nav bijuši tā, ka tās būtu liekas, jo vienmēr strādājot vienā jomā, man ir noderējušas otras jomas zināšanas un arī otrādāk. Papildus vēl tam esmu arī studējusi astroloģiju, to es esmu pabeigusi, bet īpaši neesmu praktizējusi, arī taroloģiju mazlietiņ. Kāpēc šajās jomās neesmu tālāk praktizējusi, jo man nepatika prognozes. Man nepatika ietekmēt tas, ka man ir jāstāsta cilvēkam, jāsniedz tā informācija par to, kas viņu tā kā sagaida, jo astroloģija maize ir prognozes. Un tas man tā kā nepatika, jo man ļoti nepatīk ietekmēt citu cilvēku dzīvi, viņam pašam ir jādzīvo savu dzīvi, jāizlemj par to, ko viņš darīs, kā darīs, un es novēroju to, ka cilvēkiem ļoti patīk ietekmēties no tā, ko stāsta, ko viņiem prognozē, un tad viņš pārāk visā tajā iespringst. Un aizmirst par to, ka jābauda dzīve un jādzīvo. Tālūk. Tā. Kā es nonācu šeit? No vienas puses varētu teikt nejauši, bet kā jau mēs zinām, nejaušība nav. Iesākums bija sāpīgs, nomira mans jaunākais dēls. Arī trakajā Covid laikā. Viņš inficējās ar Covid infekciju un 4 nedēļas nogulēja reanimācijā, kur gandrīz katru dienu no ārstiem, sazinoties ar ārstiem, viņi teica, ka cerība nav. Tās bija 4 nedēļas.
Tas bija smags laiks, un līdz ar to gribot, negribot, saskāros ar savādām lietām, tā kā to viņa dvēseles klātbūtne, kas deva informāciju un ziņu par sevi tajā laikā, kad viņš bija reanimācijā abām māsām. Bet pēc aiziešanas šī informācija no viņa atnāca arī pie manis vairāk dažādos veidos, un tad ir tā, vai tu to pieņem un akceptē, vai noliedz ar domu, ka varbūt kaut kas nav kārtībā ar tavu galvu. Un tā kā es biju atvērta šai informācijai un pieņēmu to, un tās bija ļoti daudz dažādas lietas, tad māsa, lai palīdzētu man ar visu tik galā, ieteica Maikla Ņūtona grāmatu, un tā bija pirmā grāmata, kuras iepazina šo metodi. Es gan neesmu izlasījusi visu grāmatu, un vispār nevienu grāmatu neesmu līdz galam izlasījusi. Es paskatījusies, sapratusi, kas tas ir, un man ar to laikam ir pieticis. Pēc tam es meklēju informāciju. Nevis patiesībā nemeklēju, bet viņa kaut kā pati, lasot, jo es internetā lasīju tā kā to Maikla Ņūtona grāmatu, un tad kaut kā leca visādas informācija. Un tā pamazām es nonācu līdz Ingas mājaslapai. Un tad es uzzināju, ka var aiziet uz konsultāciju, un tad es aizgāju uz konsultāciju pie Ingas. Pēc tam bija minikurs. Un tad piedāvājums mācīties. Biju diezgan skeptiska, jo man arī neuzrunāja mācības Zoom vidē, attālināti. Man par pārsteigumu, un kas arī ir viens liels iegūms, tas darbojās, par ko es biju ļoti, ļoti šokēta, tas viss notiek. Tā, un es maksāju katru mēnesi atsevišķi ar to domu, ka tad, kad es sapratīšu, ka man to vairāk nevajag, es vienkārši neturpināšu. Jo nebija tāds uzstādījums, ka man jābūt ir par konsultantu vai par ko, pilnīgi nemaz. Jo ikdienā es esmu ļoti aizņemta. Ne tikai darbs 2 darba vietās, man ir arī saimniecība, ļoti liela ģimene. Melitai būs dvīnīši, man jau ceļā ir 11. mazbērns. Tā kā saprotiet paši. Jā, vēl arī ir vēlēti amati, sabiedriskie pienākumi, daudz kas cits, man ļoti piepildīta dzīve. Es nedomāju, ka te būtu vieta vēl kaut kādā konsultācijā vai kaut kam tādam, ja. Tāpēc nebija tas mērķis tāds noteikti, nē. Bet mācības bija ļoti interesants, ļoti piepildītas. Es ļoti daudz ko piedzīvoju, ko nekad nebūtu domājis, ka to var piedzīvot. Un galvenokārt ceļojot pa iepriekšējām dzīvēm, piedzīvoju arī šoka momentus, jo es apciemoju sevi bērnībā. Un tas bija ļoti emocionāls brīdis, kad es ierados pie sevis pie mazas un sevi stiprināju un sevi mierināju. Un ir situācija tāda, ka es biju aizmirsusi par to, ka tiešām bērnībā bija brīdis, ka vienā naktī pagalmā zem ozola atradās sega. Un es zinu, ka es savai māsai vienmēr teicu, jo mēs bērnībā bijām daudz bērni, ģimenē gulējām lielā gultā, bet katram sava sega, un vienā rītā, protams, vienas segas nav, un mēs guļam zem vienas segas ar māsu. Un es saku, ka viņa ir mēnešsardzīgi, bazājās apkārt, un viņa tur to segu ir pametusi. Bet tagad ceļojuma laikā izrādās, ka tā biju es, kas bija tajā pagalmā aizgājusi satikties ar sevi pieauguša. Tas vispār ir kaut kas vienreizējs. Tas ir neaprakstāms. Un man tās atmiņas par to situāciju bija tādas kā izdzēsušās. To es tikai tagad atcerējos to situāciju, to notikumu. Jo es biju vecākā māsa, tā kā vecākais bērnu ģimenē, uz mani gulās diezgan liela atbildības nasta. Tā kā tas viens, tad otrs tāds šoka moments bija, ko es piedzīvoju, ka bija iemiesojis. Man atnāca to, ka es esmu viens zināms zinātnieks, astronoms, kas ir pasaulē pazīstams, un to, kā viņš to dara, kā viņš izpēta debes ķermeņus, kā viņš pieraksta, kā viņš veic mērījumus.
Un tad, kad es uzzināju, sapratu, kurš tas ir, tas man bija pilnīgs šoks. Un es ilgi nevarēju no tā šoka atgūties, tas godīgi. Un vēl šobrīd man ir tā šauba, vai tiešām tas tā var būt. Un tikai pēc tam es lasīju informāciju tiešām par šo zinātnieku, un tas, ko es tur redzēju un ko es tur uzzināju, tas sakrita ar to, ko es biju redzējis, un to taču nevar izdomāt, ja tu to nezini. Un tas ir tas kaut kas tāds, neko citur, nekur tu nevari to tā iegūt. Un vēl es sapratu to arī, ka citi saka, varbūt tu to izdomā vai safantazē. Neko nevar izdomāt un neko nevar izfantazēt. Tāpēc, ka apzināti šo procesu nekādīgi nav iespējams ietekmēt. Viņš vienkārši iet savu gaitu, ja tam ļaujies. Bet ja tu neļaujies, tad nenotiek nekas, nevarās nekas vaļā. Un tas, kas tur atverās, ļaujoties tam procesam, tas ir vienkārši fantastiski. Tas nav redzēts nevienā filmā, nav izlasīts nevienā grāmatā. Tā ir tāda informācija, ka tu nezini, no kurienes viņa ir. Tātad tā ir vienkārši tavējā, jo viņa nāk no tevis, un tā ir tava pieredze. Un tātad šīs lietas tādas, pārsteidzošas, un joprojām arī pēc tam vadot citus klientus ceļojumos, es arī vienmēr esmu pārsteigta, fascinēta un par to, kā viņi redz tās savas dzīves. Ļoti skaisti, kad atverās citas pasaules, citas planētas, par tām krāsām, par visu to, kas notiek, kā viņi to stāsta. Tas ir kaut kas tāds, ko tu nekur to nevari redzēt. Filmās tam kaut ko tādu nerāda, jo kosmosa tēma un fantastika ir mana mīļā tēma no bērnības. To es esmu daudz lasījis. Bet tas, kas šeit pavarās, tas nestāv nemaz līdzās. Tu neko tādu neesi nekad lasījis, neredzējis nevienā filmā. Tā kā tie ceļojumi ir ļoti tādi spilgti un iespaidīgi. Un cilvēkam, jebkuram, gan man, gan arī citiem, to informāciju, kas tiek atnesta un kas palīdz atrisināt daudzas tādas ikdienišķas lietas pārsteidzoši, ka viņas palīdz atrisināt. Un kā man viena no klientēm, pēc konsultācijas, ne uzreiz pēc konsultācijas, bet pēc tam. Viņa saka tā, ka viņai 10 psihologu vai psihoterapeita apmeklējumi nebūtu devuši to pienesumu, ko viens šis ceļojums viņai sniedza, un kas palīdzēja saprast attiecības ar dzīves biedru, kas palīdzēja saprast, kas noticis bērnībā, tie pārdzīvojumi, ko viņi tur redzēja, kā viņi to saprata. Tāpat arī viena no klientītēm man patika, kā viņa bija beidzot priecīga, ka viņai izdevās sastapt savus vecākus, un pavisam vienkārši viņa arī bija no daudzbērnu ģimenes, un viņai vismazāk tika no vecākiem. Un viņai ļoti vienmēr bija sapņojis par to, ka vecāki viņu varētu rokās paņemt, katrs pie savas rokas un šūpot. Un tagad šajā ceļojumā viņa satiek vecākus savus, un viņu šūpo. Jo, tās sajūtas ir, un tad viņa pēc tam saka, cik viņa ir laimīga, kad viņa beidzot to ir piedzīvojis to, pēc kā visu bērnību ir ilgojusies un nav kaut kādiem, nav saņēmusi. Tā kā daudz bērnu droši vien, vienkārši vecāki jau varbūt bija gados un nesanāca. Tā kā, jā, tā, arī par to, ka uzzināju, kad man ar manu vīru un bērnu tēvu ir bijušas 3 kopīgas dzīves, ieskaitot šo, es saku 3, tāpēc, ka viņš jau ir miris. Tā kā, un vēl, tā kā, nav pabeigtas mūsu 2 attiecības dvēseļu līmenī. Tā kā kaut kad, droši vien, nākotnē satiksimies. Varbūt vai atrisināt līdz galam tās lietas, ko neatrisinājām šī dzīvē. Tā, un ko es vēl tā kā esmu secinājis, klausoties un piedzīvojot visu šo un skatoties gan uz citiem bērniem, gan arī uz saviem mazbērniem un bērniem, to, ka kaut kāda, kas man tā kā bija neskaidrs, bet tagad man ir pilnīgi saprotams un skaidrs, kā ir bērniem, kā jau arī pateicīgiem, kad ir kaut kādas tādas iezīmes, kaut kādas intereses, ko nevar saprast, no kurienes viņiem tas ir. Jo viņiem nav bijis iespēja ar to nekādā veidā saskarties, un tu skaties un brīnies, no kurienes viņam tas. Tātad kaut kādu daļiņu no iepriekšējām dzīvēm viņš kaut ko atcerās. Tādā neapzinātā līmenī viņš atcerās.
Un arī vēl tāds spilgts piemērs no mana jaunākā dēla, kur vairs nav, viņš bija maziņš 3 vai 4 gadi, neatceros, viņš raudāja, ka viņam nekad dzīvē nebūs bērnu. Un es viņu mierināju. Tātad viņš jau tobrīd jau kaut kādā veidā redzēja savu nākotni, lai cik tas ir pārsteidzoši. Tātad tās ir tādas lietas, kuras mēs kaut kā nevaram savādāk izskaidrot tā loģiski. Ja, tā mūsu dvēseles pieredze, pagātnes un kaut kāds arī mazliet skats nākotnē, kur viņš ir tā kā uzplaiksnī. Un šī metode ļoti patīk, un es pārsteigtu, cik ļoti. Man patīk tas, ka ļoti īsā laikā, jo man ir kontakts bijis ar visiem, ar ko es esmu strādājis, un pēc tam es esmu runājis ar viņiem, kādu pienesumu tas ir nesis, tad viņiem īsā laikā daudzas lietas atrisinās un pārsteidzoši īsā laikā. Un kā vienu es gribu pieminēt to, ka man bija klienti, kurai bija panikas lēkmes, un šīs panikas lēkmes viņai vairs nav. Mēs atradām to cēloni, izgājām to cauri, un viņai šobrīd, ja tuvojās tā panikas lēkme, viņa automātiski ielec savā drošības vietā. Un vēl nesen ar viņu sarunājos, un vēl citas lietas viņa teica, ka viņa ir ļoti pateicīga tam, ka viņa ir bijusi šajā ceļojumā, ka viņa to piedzīvojas, un cik tas ļoti viņai ir palīdzējis tālāk risināt šīs dzīves problēmas un tās lietas, ar kurām viņai jāsaskarās, un tas viņai ir daudz vieglāk, un viņa daudz labāk saprot arī cilvēku savstarpējās attiecības, kas viņai palīdz tālāk arī darbā. Un viņa šobrīd ir ārzemēs, tā kā vispār citā vidē. Un tas man ir sniedz to gandarījumu, ka es esmu palīdzējis cilvēkiem atrast lietas, kuras viņam savādāk varbūt nebūtu izdevies atrisināt. Tāda palīdzība. Un vēl tā interesanti arī, ko es tā pie sevis domāju par šo dvēseli pasauli un par to, vai tur vajadzētu dzīvoties un viesoties un tā. Par to man bija sākotnēji šaubas ļoti liels. Tagad šīs šaubas vairs nav. Un arī citiem gribu teikt, ka nav jābaidās no tā, tiešām. Jo arī dodoties dvēseli ceļojumā, ja arī tur ir jāpiedzīvo negatīvas pieredzes, tu nejūti tās ķermeniskās sāpes. Tās nekas nav no tā, tu vienkārši to skaties. Tad skatoties, piemēram, filmu kādu, melodrāmu, tu vairāk pārdzīvo. Nekā tad, ja tu ceļo pa savu pagātni. Ja, tu tur iegūst to informāciju, bet nav tik ļoti tā trakā pārdzīvojuma līdz, kā tur. Tu vienkārši ir tā, tas ir tā interesanti. Tad vēl tāds pašai priekš sevis tāds mazliet atzinums par to, par dvēseļu pasauli vēlreiz, ka tas nav mana ideja. Tā ir kaut ko dzirdēta par to, ka dvēseļu pasauli ir kā liels okeāns, un mēs katrs ar savu dvēselīti to sastādām kā atsevišķi pilieni. Tad, kad mēs nomirstam, tad mēs nonākam atpakaļ šajā okeānā, un tad, kad mēs piedzimstam no jauna, tad mēs atkal esam kā atsevišķi pilīti no šī okeāna, bet jau mazliet cita. Tad mēs visi esam kaut kā liela sastāvdaļa, mūsu dvēseli sastāda šo dvēseli pasauli, un tas ir kaut kas tāds ļoti maģisks un tāds milzīgs, un tas ir forši, un tāpēc iesaku nebaidīties nevienam būt atvērtiem, būt ieinteresētiem, izzināt. Tā. Un visiem novēlu, lai izdodās. Un paldies jums un visai komandai, jo šis bija brīnišķīgs laiks, vienreizēji brīnišķīgs, ļoti piepildīts emocionāli un arī tīri zināšanu ziņā. Fantastiski. Un kā novēl arī citiem to piedzīvot. Paldies jums! Paldies, Jelzija! Paldies, Mīš, paldies! Un dosim vārdu tālāk Agnestei. Jā, paldies un labvakar, priecājos redzēt gan savus kolēģis, gan arī tie, kur klausās. Un, mani sauc Agnese Gutmane
un es esmu reinkarnacioloģe, un varu to teikt ar prieku, esmu 100% šajā nodarbošanās. Un kā es līdz tam nonācu, un uz mācībām un vispār šai tēmai, kā lielākā daļa no mums izlasot grāmatu, un es izlasīju Briana Weissa grāmatu Only Love is Real. Vienkārši tā kā uz dullo paņēmu grāmatnīcā, jo man patika šis nosaukums, jo tas ir par mīlestību. Un izlasīju grāmatu, uzreiz biju pārņemta ar šo tēmu reinkarnāciju. Starp citu, lasot šo grāmatu, es arī iepazinos ar savu tagadējo vīru, kurš bija mans kaimiņš 10 gadus, un es pagalmā lasīju grāmatu. Es ar viņu nekad nebiju runājusi, un viņš man pienāca klāt, un mēs sākām runāt. Tāpēc tas viss tā sajiet kopā, un tik skaisti tādā tā kā domino kalniņa efektā, es to tā saucu. Es sāku, sekot Ingai Instagramā, ieraudzīju kursu, un mans pirmais impulss bija un tad es Ingai, es atceros, vēl uzrakstīju, vai es varēšu apvienot mācības ar to, ka es biju mamma 6 mēnešus vecam mazajam tajā brīdī, jo es uztraucos, vai es to varēšu apvienot. Viņš tik maziņš, un mēs 24/7 kopā esam, un, protams, uzrakstīju, un Inga teica, ka jā, un, protams, es jau zināju, ja tu kaut ko vēlies, tad tu vari visu apvienot un izdarīt. Un tā es mācījos, apvienoju. Protams, tā doma bija tikai sev mācīties un noskaidrot, izzināt sevi, noskaidrot, kas tas īsti ir. Bet kaut kā jau pēc pirmās reizes mācību kursa nodarbības, kaut kur zemapziņā es vienkārši jūtu, ka tā būs mana nodarbošanās, kaut gan es vēl nebiju neko iemācījusies, kaut kā jūtu, varbūt es sev vēl tajā brīdī negribēju to pieņemt, ka tā būs. Un es vēl nepabeidzu mācības, kad es tad jau biju 100% pārliecināta, ka es to darīšu, es sāku darboties, un vēl joprojām darbojos ar lielāko prieku. Un tās ir manas vislielākās pārmaiņas manā dzīvē, ka es esmu atradusi to savu ceļu, jo pirms tam es strādāju skaistuмкopšanā, un es zināju, ka es tur neatgriezīšos. Un tagad tas ir tāds piepildījums, prieks, ka es esmu atradusi to, ko es mīlu, un ar to, ko es nodarbojos. Tas ir mans vislielākais enerģijas resurs. Man ir tāds prieks, drives, man ir jaunas idejas, un ka es beidzot esmu atradusi sevi. Protams, ar šo palīdzot citiem cilvēkiem. Un kad klients pēc seansa, pēc kāda laiciņa uzraksta atsauksmi, ka tiešām viņa dzīve ir izmainījusies un ka viņš ir tik ļoti pateicīgs par šo iespēju, tad tās atpakaļ atgriezeniskā saite no klienta arī ir viens no skaistākajiem mirkļiem šajā darbā. Un ko es pateikt tiem, kuri vēl domā vai pieteikties, kā jau Inga teica, tava dvēsele tevi atved uz šo brīdi, uz šo video, kā arī tas pirmais impulss, ka tu redzēji, ka ir reinkarnācijas skola, ka ir tāda iespēja, un tevī bija šis pirmais tas impulss, tā atbilde, un es esmu 100% pārliecināta, ka tevī ir atbilde, vai tev mācīties, un neviens no mums nepateiks priekšā jā vai nē, ka tu zini. Vienkārši es novēlu ieklausīties savā sirsniņā, savā dvēselē, savā intuīcijā, jo tevī jau ir visas atbildes. Un liels paldies Ingai par to, ko viņa dara. Un viņa ir viena maza daļiņa no tā, kur es šobrīd esmu. Un esmu savā ceļa sākumā, ļoti skaistā sākumā. Paldies. Un tālāk nodošu Ieviņai. Ar Ievu mēs arī kopā mācījāmies. Es klausījos kolēģos un domāju, ko gan man pastāstīt. Jūs jau visu principā esat izstāstījuši. Kā es nokļuvu, laikam jāsaka tā, ka man vispār viss tas gāja tā augšā lejā un īstenībā izzināt,
kas es esmu un kas notiek apkārt, es laikam apzināju savos 16 gados, kad es pirmoreiz saskāros, kaut kas īsti nav, ja mēs dzīvojam, mēs skrienam, bet kaut kur hops, kaut kas apstājās, un tad ir jāpadomā, jāsaka tā, kāpēc tas notiek un kāpēc tieši ar mani notiek, ja. Teikt, ka tajā laikā man kāds atbildes deva uzreiz noteikti nē, un es arī īsti nezināju, kur ķert to informāciju, bet laiks gāja, pieredze veidojās sava veida, ja, un es laikam teikšu par šito kursu, tad, kad pienāk īstais brīdis, ceļš pats jūs atved. Es vismaz tā arī sapratu tagad, acīm redzot, bija jāpaiet tiem 49 gadiem, lai mani atvestu līdz Ingai. Godīgi cīnījos ļoti ilgi ar bailēm, īstenībā diezgan smagi, jo no jaunības diezgan esmu zaudējusi ļoti tuvus cilvēkus, nebija kam izraudāt, diemžēl, kā mums parasti saka, psihoterapeiti vajag to izraudāt uz pleca, man dzīve savada tā kopā, ka es praktiski to visu izdzīvoju viena pati un iespējams ļoti daudz, kur netiku pāri un dzīvoju ar to visu šo laika posmu, bet tas posms, ko es izdzīvoju, noteikti es meklēju. Es meklēju atbildes, kāpēc manīm tā notiek, kāpēc es daudz ko nevaru pieņemt vai atlaist. Un paralēli visai vecai problēmai klājās, protams, jauna pieredze, jaunas sāpes, jaunas asaras, un tas viss ceļš, var teikt, tā ir novedis ļoti interesanti. Pati pēc profesijas man ir 2 profesijas, Ingai es pat neesmu to atklājis otru profesiju, viņa zina tikai, ka es esmu mediķis, ja. Jā, tas ir laikam visu pamats, jā, un cik tas nebūtu interesanti, strādāju jau vairāk kā 11 gadus ne psihoterapijā, bet psihiatrijā, ļoti nopietni, jā. Un kā līdz tai psihiatrijai es esmu nonākusi, laikam tāpēc, ka es gribēju zināt atbildes, man taču vajadzēja izrakties tam visam cauri. Un otra paralēlā profesija, es esmu restaurators, un tur man ir vairāk kā 28 gadu pieredze. Un dzīves pirmā puse, var teikt, ir vienmēr bijusi vēsturei iekāpusi, tie ir muzeji un, protams, paralēli vēl visam savam izziņas procesam. Jāsaka tā, ka vienmēr radās vienmēr tādas nelielas saskarsmes, kas tad mums ir Undālspilī baltā dāma, Jelgavā kaut kas vēl izdomā pastaigāt pa trepēm. Un, protams, tur, kur es strādāju, tur mums ir sarkanais kardināls reāli. Protams, tad, kad jūs ēda vakarā līdz 7 kaut ko restaurē un pēkšņi jūt, ka kaut kas nograb un kaut kas aiziet un kaut kas, tur nevajadzētu atrasties nevienam citam izņemot paša, ja? Tad rodas jautājums, kaut kas ļoti mistisks, kaut kas notiek, jautājums, kāpēc, ja? Un tā tas visi kopā saslēdzies. Un, ja runā par psihiatriju, tad noteikti viens no maniem izpētes darbiem bija darbs ar šizofrēnijas pacientiem, un arī tur ir jautājums, gluži tanī laikā, kad es sāku to izpēti, man, protams, radās tas, ka ne visi ir norakstāmi, ja, un tomēr kaut kas var būt savādāk, ka cits redz kaut ko neredzam mēs, ja. Tā tie jautājumi veidojās, jā. Un atgriežoties pie savām bailēm, tā nāves tematika arī ir, es klausījos, kā Gins runāja, ja, tā nāves tematika tomēr viņa ir ļoti aktuāla un agri vai vēlu, viņa kaut kur kādam pazib un nevisai patīkam tas viss ir, jā, un ka tev ir jāsāk domāt, ka kaut kas aizies. Psiholoģiski tas ir ļoti smagi, ja? Un ņemot vērā arī manu pieredzi reanimācijas nodaļā, tur es arī diezgan to nāvi esmu redzējusi, ja? Varbūt arī tas ir atstājis. Tā pakāpeniski jāsaka, es esmu pa priekšu nokļuvu konsultācijā uz behaviorālo terapiju slaveno, ja? Izgāju visu kursu un es sapratu vienu lietu, viss ir jauki, visu izrunāju, izraudāju. Strukturāli es visu sapratu, bet atbildes neieguvu. Un te ir tas, ko es teicu, atbildi man nāca tieši pie Ingas, jā, un jāsaka viņai liels paldies. Es esmu ieguvusi mieru ļoti daudzos jautājumos. Jāsaka, tā pieredze, man starp citu pāris dienas atpakaļ nomira māsīca, samērā jauna, jā, un
es sanācu, viņa bija man reanimācijā, bija mirklis, kad vēl varēja ar viņu aprunāties, un es, protams, vēl joprojām ķeroties pie pasaulīgās dzīves, teicu, ja tu redzi to tuneli, tad tu labāk uz turieni nē, jo es vēl neesmu gatava tev palaist, ja? Viņa, protams, man pasmaidīja un teica tā, ka, nu labi, es jau vēl netaisos mirt nost, ja? Nu, diemžēl, ja, nu nekas cits neatlika, kā laikam bija jāaiziet. Bet es jau šo nāvi, starp citu, pārdzīvoju daudz mierīgāk. Tad, kad es biju pie viņas bērēs, ja, atvadījos, nu, tad es arī godīgi pateicu viņai, nu, labi, es saprotu, tu gribēji uz mājām, ja, nu, skaidrs. Un tā miera sajūta, ka es viņas palaidusi, ja, lai cik tas nebūtu smieklīgi, man viņa deva baigos paru. Mēs, starp citu, vēl braucām ar kolēģi uz tām vērēm. Sanāca tā, ka mēs ne tajā vietā iepiņķerējāmies. Tā, ka dzīve baigi kolosāli ir. Iegājām ne no tās puses, nokļuvām Bulgružu bedrē, un tad es teicu, mana masīca noteikti tagad zārkā smējās. Mēs pat normāli nevaram ierasties bērēs. Mēs lienam no Bulgružu bedres. Kā mēs viņā iekļuvām? Es pat īsti nezinu. Īstenībā, nu, jā, tas viss ir patiesībā, ka iekšā baigais miers un harmonija, tāda sakārtotība. Kaut kā māku pieņemt tās lietas laikam. Protams, vēl ir jāstrādā. Es nesaku, ka tas tā būs uzreiz, kad varēs, nu, viss tā, man klikšķis, es iziešu kursu, viss būs, ne, miers būs, noteikti. Harmoniju jūs dabūsiet 100% iekšēji, bet pie tā, protams, ir jāstrādā un nedrīkst aizmirst, ka mums tāpat tā pasaulīgā dzīve ar agri vai vēl, viņa velk atpakaļ. Bet skola dod ko? Es noteikti dodu, man patīk šis teiciens, ko Inga bieži vien runāja par tiem toksiskajiem cilvēkiem. Tas man ļoti labi nostrādā brīžiem, tad, kad es jūtu, kad ir saskarsme ar tādu nepatīkamu cilvēku, jā, kad jūtu, ka viss, es vairs nevaru, man nepatīk, es negribu, es jūtu, ka mana enerģija tiek bojāta. Un tad es nopūšos, es saku, Ieva, tas ir toksisks cilvēks, neņem galvā. Tas ir perfekti, jā. Tas man ļoti, ļoti tā. Tas man ir iesaidies no skolas, tas ir tiešām tā. Ko tad es vēl varu pastāstīt tādu vēl pozitīvu, noteikti tādu, iespaidīgu, kas vēl var nostrādāt dzīvē. Fantastisks, nebija iedomājusies. Sapnis, jā. Es atceros mini grupu pie Zanītas. Un man bija vesela nedēļa baigie murgi tādi, kad es nevarēju īsti kā, respektīvi sapnis, eju gulēt, sapņoju, un tad ir tāda sajūta, ka tu kaut kur, tūlīt kritīsi, kaut kur no šausmīgi liela augstuma un būs ļoti liels ziepes. Un es netiku vaļā, es pamodos pirms kritiena, un tad es sapratu, mācoties šajā kursā, ko man daudz domāt. Es uzreiz uz mini grupu pirmā pieteicos, ka mani vajag vest. Un man taču ir jāsaprot, kāpēc es nevaru normāli naktis vairs gulēt. Un tas man likās, man taču ir apnicis, es gribu normāli gulēt, un te man piesienās kaut kāds kritiens. Un tam man toreiz Dzintriņa veda, kas arī mūsu kursa biedra bija. Un viņa pat nepaspēja īstenībā mani pat tik tālu aizvest. Viņa mani ieveda atpakaļ sapnī, un es tur tā uzdarbojos, ka es smējos, ka viņa vienā brīdī taisās teikt, Ieva, tagad skaties, varbūt palaidies tajā lidojumā. Es tikai vienkārši tajā mirklī teicu, pagaidi, Dzintriņa, es jau lidoju. Skaidrs, kamēr viņa domāja, es jau aizlidoju, un man atnāca atbilde. Kas un ko, un godīgi sakot, pielika punktu, un viss, un tas sapnis līdz šai dienai vispār nav rādījies. Īstenībā baigi foršā lieta strādā perfekti, varu pateikt, kā parasts civils iedzīvotājs, tā arī mediķis, to var izmēģināt. Tas ir viens, jā, un ja paskatās par to skeptiskumu, tad ļoti interesanti, jā, arī tad, kad es sāku nākt uz šito visu, mani apkārtējie tuvie tā, ļoti dīvaini uz to skatījās, bet, tā kā es strādāju psihiatrijā, viņi jau saprata, ka tas ir normāli. Un kā tas sanāca, tas pirmais tāds viens ceļojums bija, atcerējos ļoti interesantu dzīvi, vairāk saistījās ne ar Latviju, protams, bet tā bija jau Lielbritānijas teritorija, ļoti, ļoti vecu dzīvi atpakaļ, tā informācija atnāca ļoti interesanti, tā pakāpeniskā izzināšana, es vairākas reizes tur atgriezos, var teikt, tā no sākuma nedaudz paskatījos, pēc tam jau man bija ieradusies interese, kas tad notiek tur tālāk, un es taču gribu zināt, jā, un tad nākošais jau es aizceļoju, jau ar apziņu, ka man tak jāsaprot, kas tur ir un kur tas ir.
Un tad, kad es jau dabūju atbildi, kas tā ir pa vietu, pilsētu, māju aprakstus, tad bija ļoti interesanti. Atgriežoties atpakaļ, es pazvanīju savam dēlam uz Angliju un es teicu tā, dēls, man tagad ir jāsaprot, vai tā vieta tur ir, vai tas ir mana fantāzija. Varu pateikt 100%, pēc stundas bija zvans un viņš prasīja, mamma, no kurienes tu to zini? Es saku, no turienes. Es dziļāk neizpaudos, es teicu, no turienes. Un tad, kad es teicu, kas tur ir apakšā, viņš saka, tu zini, viss jau ir labi. It kā viņš vispār pateica skaidri un gaiši, tu saproti, tā vieta bija, bet viņa tur nav vairāk. Es saku, kādā ziņā bija? Viņš saka, ļoti sen atpakaļ, tā ir vēsturiska vieta, kur apmetās kādreiz vikingi. No kurienes tu vispār tu to varēji zināt? Es saku, es nezinu, bet man vienkārši zinu, ka tā ir taisnība. Un tad es teicu, labi, viss ok, vietu mēs konstatējām, vēsturiskā vieta, viņai tagad cits nosaukums, bet labākais, ka es sāku viņam stāstīt, tad tu paskaties, kādas tur mājas tur tagad tajā laika posmā bija ļoti raksturīgas apmetnes. Un viņš palika šokā. Es viņam perfekti aprakstīju. Izskatu, jumtu, klājumus, visu pastāstīju. Un es teicu, tagad jādomā, tici vai netici, bet mēs reāli kaut ko redzam. Mēs redzam, un tas nav tā vienkārši, es noteikti piekritīšu, ka tā nav fantāzija. Mums vienkārši tā informācija nāk, tas ir, tad, kad es Zanītei teicu, es tāds labs reklāmas aģents laikam bija, ka man bija tik daudz emociju, ka es visiem stāstīju, bet tas tur ir, kā tev atnāca? Vienkārši atnāca uzreiz, man pat nebija ilgi jādomā, es vienkārši zinu, un ka tā ir viss, ja. Un otra lieta, ar ko es arī atceros, bija tāda, tad, kad es biju tajā ceļojumā, starp citu ļoti jauka, tā bija tā jaukā pieredze, ja, tas tā harmoniskā dzīve. Tad bija tā, ka es atceros mūsu veidā, bet ja man tagad pasaka, kurš man veida, es vairs neatceros. Tad es viņu tā baudīju, man bija tur tik labi, un tā, ka mani sauca tas pavadonis apakaļ, tad es domāju, bet vēl taču var patusē. Negribējās nākt, un tagad es atceros to mirkli, kādas izjūtas bija, ka tev bija jāatgriežās, ja? Tad es teiktu tā, tagad man kāds paprast, kā tev ir ar to ceļošanu, es teiktu, nē, paceļot var, ja vajag kaut ko zināt, tas ir viens, un otra lieta noteikti, es noteikti personīgi, es noteikti ar pavadoni ceļot, un te, kad man uzdot jautājumu, kāpēc tu viena nevari, bet kāpēc tev vajag pavadoni, tad es teiktu, tur pārāk labi ir, ka man vajag, lai tomēr man kāds pasauc atpakaļ, man to drošības sajūtu tomēr vēl vajag, ja. Tā ir tā viena pieredzīta noteikti, kas man ir izmainījusi, un pati viena no vēl viena būtisko lietu, ko man ir devusi šī skola noteikti. Tad, kad Inga tu veidi, viens no pirmajiem ceļojumiem, pieredze ārpus mātes vēdra, mēs gājām atpakaļ, ja, un arī liekas, mēs ejam atpakaļ, kā tā būs, jā, man, protams, arī bija, saspīlēts attiecības ar māmu, kuras es nemācēju atrasināt līdz pat šiem pusmūžam, kā es saku, pusgadsimtu nodzīvojis, un es nevarēju atrast to atbildi. Tad bija tāds variants, tad, kad es atrados ārpusē, un tā bija viena tā kā, tāds kontakts, kā es teiktu, man bija kontakts, un es sapratu, ko es gaidu mīlestību, ja viņa jau, es zināju jau pirms iemiesojos, ka viņas vienkārši nebija. Princips tas, kad tā sapratne man vienkārši ieslēdzās, bet es taču to zināju. Man nebija citu šaubu, vai es šaubījos, vai es domāšu, vai es pieņemšu. Vienkārši atrodoties pirms iemiesošanās, es zināju, ka man nebūs tās mīlestības tā kā jebkuram citam, tā vajadzētu būt, jā. Un tas man sakārtoja iekšēji noteikti, un man tagad ir tā, ka es māmu varu pieņemt vienkārši tādu, kāda viņa ir. Līdz tam man liekas, ka es visu laiku klauvējos, teicu, vai tu mani dzirdi, ja es taču tevi mīlu un gaidu kaut ko pretī. Laikam tagad es pat īsti vairs negaidu, bet es vienkārši pieņemu. Un ja jautājums, tā savstarpējā atbildes reakcija noteikti tas, ka viņai daudz gadi, un es tagad, protams, rūpējos par viņu. Un te ir tas laikam, kad tā ir mana pateicība par to, ka vispār es esmu atnākuši šajā pasaulē, un man ir dot atkal savi ceļi, savi nedarbi un darbi, ja?
un iegūšanas variants. Un, ja jāsaka tā, vai es iešu tālāk apgūt kaut ko noteikti pie pirmās, es arī tāpat kā Ilzīte stāsties, esmu mediķis no rīta līdz vakaram, darbos, un es nezinu, kā es to kursu vispār pabeidzu. Man likās, ka tas bija kaut kas unikāls. Ja man Zane prasīja, kas ir jauns, es teicu, kas var būt jauns, es taču neuzspēju līdz tam, jo mums tās nodarbības gāja ļoti ātri un labi, es kaut ko uzspēju pa ceļam paklausīties. Un naktīs dežūrā klausījos Ingu, un pēc tam slēdzos Zanē klāt, un es teicu, es nezinu vairāk, vai es kādu aizvedus, es zinu, ka es visu noreklamēju. Tā bija mana atbilde par Zanes mūžīgi, ja. Tā kā aptuveni tā, un es noteikti laikam ieteiktu, šī metode noteikti strādā, ja grib sakārtot sevi, laikam tur pat nav citu daudz, tur pat nav ko reklamēt, labu preci nekad nereklamē īstenībā. Un, tā kā tas ir mans viedoklis, var iet mēģināt, gribat izzināt, gribat sakārtot, mainās dzīves uzskati, ļoti mainās krasi, ļoti uz daudzām lietām. Vienīgi tas, ka, protams, es piekrītu tam, ka tas viss ir jāuztur, un nedrīkst palaist, un nedrīkst atgriezties atkal tajā murgā, ka mums tā ikdiena darbs, mājas nauda un tā tālāk, un tas ir ārprāts īstenībā. Lūk, tā kā uz priekšu. Gribam sakārtot, mācamies metodi, un tad būs vispār tā būs interesanta dzīve tālāk. Vai ne? Labi, Ingūcīte, dodu tālāk Egijai, ja? Sveiki, ļoti daudz, kas jau ir pateikts. Pat nezinu, ko lai vēl pastāsta. Mani sauc Egija, strādāju skaistumkopšanas sfērā jau 25 gadus. Un darbs ar klientiem, viņu dzīves stāsti, protams, šogad laikā ir uzvedinājis uz to, ka mēs katrs esam ļoti īpaši. Un kādam kaut kas notiek tā, kādam kā savādāk, kādam vieglāk, kādam mazāk vieglāk. Un es sev, protams, šos te jautājumus arī uzdevu pati sev nepārtraukti. Kāpēc ar mani notiek tā, kā notiek? Un vēl jau vairāk es šodien pat no rīta puses noklausījos minigrupas pirmo video. Man gribējās atsaukt savā atmiņā, ko tad es tur pirms gada sev teicu, ko es gribu saņemt no šī kursa un kāpēc es atnācu. Un varu godīgi pateikt, es viennozīmīgi to arī saņēmu. Es atnācu iepazīt sevi, saprast, kāpēc ar mani tas notiek tā, kā notiek, kāpēc man ir šīs pieredzes sarežģītākas, vai arī šīs laimīgās pieredzes, arī, kas liek justies īpašākai. Un es arī papētīju, protams, savu dzimtu, tieši sieviešu dzimtu. Un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc es arī atnācu uz šo kursu, jo mums sievietēm diezgan tā sarežģīta attiecība veidojušās paudzēs ir un pat atkārtojās situācijas, atkārtojās šie scenāriji, tikai ar tādu nelielu, varbūt gadu novirzi, nobīdīti mazlietiņi. Un tad šodien, es varu pateikt, kad es saņēmu šīs atbildes, kāpēc ar mani tas tā notiek. Un viennozīmīgi šis miers, kas ienāca manī pašā caur šo te dvēseles pieredzes, dvēseles tiem ceļojumiem. Man visspilgtākais ceļojums viennozīmīgi ir dvēseli pasaulē mans uzdevums šīs dzīves, kur es arī sapratu, kāpēc ar mani notiek tā, kā notiek. Un šeit atkal parādās šī iespēja, kas raksturīgi varbūt cilvēkam kādu vienmēr vainot, kāpēc ar mani tas tā notiek. Bet caur šo reinkarnacioloģijas prizmu mēs saprotam, ka, kā Inga saka, visam ir vieta būt. Tikai tev ir jāsaprata, kāpēc ar tevi tas notiek. Un viennozīmīgi es esmu sapratusi, ka man šī mana dzīves uztvere vai skats uz šo manu dzīvi ir kļuvis daudz vieglāks. Tas, kas likās pirms gada ļoti grūts, šobrīd liekas, nekas nav neiespējams. Mēs paši veidojam savu tagadni, rītdienu,
tā pagātnīte ir tikai tas, uz ko mums balstīties, lai mēs kaut ko izmainītu, saprastu un veidotu savu dzīvi viennozīmīgi labāku. Un šis reinkarnacionika ir ļoti labs instruments, kā izprast sevi caur sevi pašu tieši, jo neviens tev priekšā nepasaka. Tu pats to visu vai ieraugi, vai sajūti, vai saredzi, vai vienkārši atnāk, es zinu, ka tā tas ir. Un arī saviem tuvākajiem draugiem, kurus esmu veduši šajās ceļojumos, es redzu, kā no sejas noslīd šī te skeptiskā maska, ir šitā it kā ļaušanās, bet ir tā mazāk tāda ļoti neliela tāda pietātīta baili, kā jau te minēja, vai varēs atgriezties atpakaļ, ja? Nu kā, ja es aiziešu, vai tad tu man dabūsi atpakaļ, ja? Un šie stāsti pēc tam, kā viņi ir izmainījuši to savu skatu, pavēruši šo te dzīvi uz ikdienu. Un tas galvenais, ka jau pēc tā ceļojuma vēl 3 dienas tu tādās foršās enerģijās sajūtās, lido un pat nesaprotot, kā tu kaut ko pēkšņi esi atkārtis, sapratis un sev palīdzējis, ja, un viennozīmīgi, ka tu to redzi, tu saproti, ka tu vari palīdzēt tiem cilvēkiem, un tas ir vēl viens dzimuls, kā man, esot šajā skaistumkošanas sfērā, kur es cilvēkus no ārienes padaru laimīgākus, skaistākus, caur šo instrumentu viennozīmīgi es varu viņu padarīt iekšēji, sirds laimīgus, saklausīt savu dvēselī, noticēt tai savai intuīcijai, kas ir kā prāts runā, vai sirds runā, vai dvēseli runā, vai kas, tad viennozīmīgi šis ir kolosāls arī iepazīšanās ceļš ar to savu dvēselīti un tas ceļš tālāk dzīves noteikti daudz saprotamāks kļūst. Ko mēs gribam no šīs dzīves, jo uz šodienu viennozīmīgi es varu pateikt, ka viss neiespējamais ir iespējams. Ir iespējams. Domu spēks mūs aizved tur, kur mums ir jānokļūst. Mēs satiekam tos cilvēkus, kurus mums ir jāsatiek. Un, vai tā pieredze ir ar plusa zīmi vai mīnus zīmi, viņas abas divas ir vajadzīgas, jā. Bet caur šo metodu viennozīmīgi mēs varam kļūt labāki, pašpietiekamāki, laimīgāki un netērēt velti laiku tam, kas mums liekas, ka es esmu pieradusi pie tā. Nē, daudz kā viss ir pasaulē tik skaista, burvīga un neiepazīta un šī te drošība, iekšējā pārliecība, kuru var iegūt arī caur šo reinkarnacioniku, ir tas, ka mēs katrs varam kļūt par to, par ko mēs gribam kļūt, viennozīmīgi. Un es esmu jums, meitenes, un visai jūs komandai ļoti pateicīgi par šo te iespēju un būt šeit un viennozīmīgi turpināt šo ceļu tālāk. Bez tā vairs, tā liekas, man dzīve vairs nav iespējama. Tā kā paldies jums liels. Paldies, ka jūs esat. Viņš paldies. Paldies jums visiem, ka jūs padalījāties ar šo savu skatu punktu, ar šo savu pieredzi, jo ir ļoti svarīgi cilvēkiem dzirdēt no pirmā vārda. Jo, lai arī stāstu, un arī šodien arī nolasīt, ko jūs paši tur rakstījāt, un vēl iespējams, ka vēl kaut ko arī nolasīšu. Un es gribēju teikt, ka es ļoti ar jums slepojos, ka jūs izgājāt šo visu pieredzi 10 mēnešu garumā ar visiem saviem skrējieniem un dzīves piedzīvojumiem, jo visiem ir vieta būt, kā Egija jau arī atgādināja vēlreiz, jā, ka visam ir vieta būt un ka jūs vēloties sevi izprast pirmām kārtām, ko es dzirdēju no jums visiem, ka tas jau bija tas, ka izprast kaut ko salikt pa plauktiņiem, ka jūs ļāvāties. Un
Jūs esat baigie malači, un es tiešām no sirds lepojos un priecājos, ka jūs to izdarījāt, darat un esat tajā visā procesā un dalieties ar citiem cilvēkiem. Tieši tā, kā jūs to darat, un novēlu jums turpināt to darīt un vēl labāk